Alūksnes novada Alsviķu pagasta Strautiņos uz ledus laukuma tikās hokeja entuziasti, lai piedalītos Alūksnes bērnu un jauniešu centra organizētajās hokeja sacensībās Ledus ripa, kuras norisinājās jau 3. gadu. Šo sacensību rīkošanas pamatīdeja bija sniegt Alūksnes jauniešiem papildu iespējas baudīt aktīvu izklaidi arī ziemas laikā. Jau tas ir izaudzis par tādu vienu riktīgi lielu pasākumu ar sponsoriem, ar superlielām balvām un viss ir lieliski, viss skaisti, un tā ir tāda forša tradīcija, kuru noteikti turpināsim arī nākotnē. Jau kopš sacensību pirmsākumiem tika izlemts tās rīkot Strautiņos. Mums ir divi hokeja laukumi. Viens laukums ir Alūksnē un otrs ir Strautiņos. Alūksnē ir lielais hokeja laukums, un šis ir tāds mazāks. Un mūsu skatījumā šis tāds foršāks, mājīgāks un mīlīgāks tieši šāda formāta hokejam. Sacensības ik gadu piedzīvoja izaugsmu un paplašināšanos, sasniedzot aizvien lielāku interesi no dalībniekiem un jauniem atbalstītājiem. Šogad lielākā atšķirība ir tas, ka mums ir rekordliels skaits. Ir pieteikušās 8 komandas. Šodien gan viena no tām nav ieradusies, bet tāpat arī 7 komandu sastāvā manā skatījumā tas ir dikti daudz. Protams, esam piesaistījuši jaunus sponsorus. Lielākie atbalstītāji noteikti ir Alūksnes bērnu un jauniešu centrs, Alūksnes novada pašvaldība, šogad arī Alūksnes sporta centrs un, protams, arī vispārēji atbalstītāji, kuriem mēs sakam milzīgi paldies. Ledus ripas dalībnieki uzsvēra, ka ir pozitīvi, ka tiek rīkoti pasākumi, kas veicina bērnu un jauniešu fizisko aktivitāti. Šis ir ļoti svarīgi, ka tiek rīkots, jo viss tā kā pēc Covid laikiem it kā beidzās visi pasākumi, un ir labi, ka šādi pasākumi notiek. Liels prieks, ka vēl joprojām tiek organizēts. Katru gadu mēs vienmēr zaudam, bet nekas, un galvenais ir piedalīties. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka tas saved kopā cilvēkus no visiem ciematiem, un tas ir arī vēl viens veids, kā pavadīt savu brīvo dienu. Atnāk paskatīties, kā cits spēlē hokeju. Turklāt ārpus ledus laukuma tika padomāts par aktivitātēm visai ģimenei, piemēram, ledus bowlings, lāstaku frisbijs, sniega svēšana un citas. Spēlēt hokeju, dārgie draugi! Elisa Ragauša, Reinis Žagariņš, Vidzemes televīzija.